Civilizācijai ir daudz un dažādas sfēras. Dažas no tām ļoti harmoniskas, citas galīgi ausī netīkamas. Un šī vakara stāsts ir par to, kā uzņēmumam, kurš nešķiet videi draudzīgs, ir iespēja kļūt zaļākam un arī videi draudzīgākam. Aiga Skrīvere dodas uz Ventspili. Atrodoties šeit, sajūta kā botāniskajā dārzā. Bet spriežot pēc mana apģērba, jūs noteikti noprotat. Mēs atrodamies pie paaugstinātas bīstamības objekta – Ventspils naftas terminālis, kurš ir viens no zaļākajiem termināļiem visā pasaulē. Atrodoties Ventspils naftas terminālī, gluži kā skaisti iekoptā parkā. Tauriņi un kamenis lido uz ziediem, ābeli tūliņ dos savu ražu un strūkla kā ūdens čalo. Viens no vidē šķietami netik draudzīgajiem uzņēmumiem cenšas kļūt ar katru dienu draudzīgāks. 2013. gadā Ventspils naftas termināls ilgtspējas indeksā iekļuva sudraba kategorijā, augstāko vērtējumu saņemot tieši par atbildīgu pieeju vides jautājumiem. Šodien, ievērojot, protams, visus drošības noteikumus, aplūkosim teritoriju, kurā tiek taupīti visa veida resursi. Ventspils naftas termināla platība ir ap 100 hektāriem, no kuriem puse ir apzaļumota, un vasaras laikā te strādā vairāk kā 30 cilvēki, lai uzturētu ziedus, zālienu un visu teritoriju kārtībā. Vasaras sezonā lielākie darbi ir zāles pļaušanas darbi. Pļaušanas laiks ir tad, kad tas ir sasniedzis atļauto garumu, un dažādās teritorijās tas ir dažāds. Bet mēs tam sekojam līdzi un cenšamies arī gan nopļaut zāli, gan krūmus, gan koku zarus, kas ir bīstami tehniskajiem aprīkojumiem. Arvien populārāk kļūst pārvietoties ar velosipēdiem, un kāpēc gan lai tas nenotiktu arī šāda profila uzņēmumā? Tāpēc, ka tas ir vienīgais vidēji visdraudzīgākais pārvietošanās līdzeklis transporta. Un otrām kārtām ir tā, ka mums šī specifika ir, ka teritorija ir ļoti liela un ne visiem darbiniekiem ir iespēja šeit iekļūt ar autotransportu. Līdz ar to tā galvenā pārvietošanās notiek vai nu ar kājām, vai nu ar velosipēdiem. Un ar velosipēdiem tas notiek 4 reizes ātrāk nekā ar kājām. Līdz ar to laiks tiek taupīts, kā arī fiziska aktivitāte. Protams, arī tiek domāts par vidi tādā pašā laikā. Mēs pamazām mēģinām atteikties no autotransporta, izmantot viņu mazāk savu uzņēmumu darbībā. Velosipēds, kāpēc mēs izvēlamies velosipēdu? Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir ekoloģiskāks pārvietošanās veids, uzņēmuma teritorijas 100 hektāru. Lai pārvietotos no viena gala līdz otram, jāveic aptuveni kilometrus. Cilvēki, protams, to var darīt arī ar kājām, bet tādā veidā tiek zaudēts daudz vērtīgā darba laika. Lai padarītu šo pasākumu ergonomiskāku, ātrāku un parocīgāku, mēs izvēlamies velosipēdus. Šogad uzņēmums ir iegādājies saviem darbiniekiem 10 šāda tipa velosipēdus un ar laiku plāno to skaitu palielināt. Izvēloties velosipēdus, mūsu izvēle kritusi ir uz Holandē ražotajiem darba velosipēdiem, tā sauktiem City Delivery Bikes. Viņi ir labi ar to, ka pirmkārt viņiem ļoti izturīga konstrukcija. Priekšējais un aizmugurējā asis ir spējīgi nest līdz 50 kg katra, neskaitot braucēju svaru. Tādējādi viņi var iespējams arī nokraut ar diezgan lielu svaru un pārvietot, teiksim, nepieciešamās darba lietas sev līdzi uz vietu, kur viņas ir vajadzīgas. Tad no ar jaunajiem velosipēdiem dodamies aplūkot vecās senās sūkņu stacijas, kuras nu jau pārvērtušās gluži kā muzejos. Un paskatoties uz šādām ierīcēm, šķiet, elektroenerģijas patēriņš varētu tik tiešām būt milzīgs. Halo! Paldies, viss strādā! Salīdzināšanai dodamies uz vienu no jaunajām stacijām, kuru devums salīdzinot vecajām elektrības ekonomijā ir visnotaļ iespaidīgs. Pašlaik mēs esam vienā no rekonstruētajām sūkņu stacijām. Mums šādas ir 3 pašlaik rekonstruētas, diezgan līdzīgi savā tehniskajā izpildījumā. Un jāsaka tā, ka ja kādreiz mums bija esošās sūkņu stacijas ar kopējo uzstādīto jaudu, ar salīdzināmajām mēs runājam 20 600 kW,
tad tagad visas 3 jaunās kopā ir tikai 4500 kW. Dramatisks kritiens no elektrojaudas viedokļa. Termināla darbinieki ir veikuši aprēķinus, ko ar šādu elektrības ietaupījumu varētu iesākt. Jā, salīdzinājumā varētu teikt, ka iespējams, ka ar ietaupītās elektroenerģijas daudzumu mēs varētu pilnīgi mierīgi nobarot vienu Āfrikas ciematiņu, nodrošināt, ka tur spīd gaismiņa visu caur gadu. Ventspils naftas terminālī strādā vairāk kā 300 darbinieki, līdz ar to varam vien iedomāties, kāds varētu būt papīra patēriņš, ja katrs darbinieks savu iesniegumu iesniegtu izdrukātā veidā uz papīra lapas. VNT savā darbībā izmanto diezgan daudz drukātos dokumentus. Un lai pamazām atteiktos, teiksim, no viņa lietošanas, mēs mēģinām šo visu pasākumu elektronizēt un pāriet uz elektronisku dokumentu vadības sistēmām. Mēs ļoti nopietni attiecamies pret drošību, un viens no drošības pasākumiem tā sauktās drošības novērošanas apgaitas. Agrāk viņas tika noformētas šādu veidu ziņojumu veidā. Šie ziņojumi tika visi sistematizēti un uzskaitīti ar roku. 2011. gadā mēs sākām izmantot Quality Online sistēmu, kas ir korporatīvā mūsu uzņēmuma grupas VTTI sistēma, kurā visi šie ziņojumi tiek elektroniski reģistrēti. Terminālī, lai šī sistēma būtu pieejama visiem darbiniekiem, uzstādīti 7 web kioski, līdzīgi šim te, kurā darbinieks ar savu paroli un lietotāju vārdu var ieiet sistēmā un pieregistrēt šo ziņojumu. Tādējādā veidā pilnībā izslēdzot šo papīra apgrozījumu. Taupās gan līdzekļi, gan arī dabas resursi. Bieži vien uzņēmumi neaizdomājas par šķietam tik vienkāršu lietu kā papīra drukāšana uz abām pusēm, kas šajā uzņēmumā ir devis salīdzinoši lielus ietaupījumus. Par piemēru, šeit stāv manuāls, ir atvaļinājuma pieteikšana. Ja? Teiksim, agrāk tas bija ziņojuma iesnieguma veidā, kas nonāca personāla daļā. Pat labāk to ir iespējams izdarīt arī elektroniski, ejot sistēmā Horizon, pieregistrējoties, nosūtot savam tiešām vadītājam šo pieteikumu, kurš viņš elektroniski var apstiprināt. Un darbinieks saņem attiecīgi apstiprinājumu uz e-pastu vai elektroniski sistēmā tas tiek reģistrēts. Tas ir vēl viens veids. Salīdzinām, teiksim, papīra patēriņu, kāds mums ir bijis līdz šim, 2010., 11., 12. gadā, tad var teikt, ka vidējais papīra samazinājums ir 22%. Diezgan iespaidīgi skaitļi ir A4 formāta papīra lietojuma samazinājumā, te mēs runājam par aptuveni 45%. Lūk, tik šķietam viens no videi netik draudzīgajiem uzņēmumiem spēj būt atbildīgs pret apkārtējo vidi. Un iespējams arī tavā uzņēmumā ir vairākas iespējas tādam kļūt.